Piedodiet man, jebkura sieviete ir egoistiska, un es būšu egoiste. Es izmantošu vairāk nekā 20 sekundes, jo es sapratu, ka man tomēr ir jāpasaka šie vārdi, kur man ir iedot šodien teikt. Kad šeit uznāca uz skatu uz Daci un teica, ka viņa bija ezītis un pēc tam kļuva par taureni, es neatceros, kurš viedais cilvēks tur teica, ka ezītis pirms viņam neiespēja pa pakaļ, nesaprata, ka viņš var lidot. Un mīļās meitenes, es jums visam novēlu lidojumu sajūtu, jo šis ir matriarchāta laiks, mūsu zeme ir sievišķa enerģija, tā ir sieviete. Lai tā mūzika iet ratā. Mūsu zeme ir sieviete, un mēs esam sievietes, un šobrīd visa mūsu zeme pāriet sievišķajā dimensijā. Šis ir matriarchāta laiks, mīļās sievietes, vēl runāt par lidojumu sajūtu. Mums ir jālido, un nevienmēr mums ir jābūt eņģeļiem. Mēs drīkstam nolikt savus spārnus un palidot uz slotes. Un par ticību un par lidojumu, tā kā es rakstu dziesmas, ja man drīkst atļauts ir mazu atkāpi, es nodziedāšu mazu daļu no vienas savas dziesmas. Paldies! Pavisam citā dimensijā mēs abas to naktēdām zemēnes, bet sniega vētra Malaizijā bija vēsts no paralēlās pasaulēs. Uz liela garā slota skātā es lidoju virs Eiropas. Ir īstā patiesība tāda, un tieši lejā nav nekas, un ja tu gribi pievienojies, un ja tu gribi līdzi nāc, jo pasaule ir tieši tāda, nu tāda, kādai tici pats. Un ja tu tici, viss var notikt, un ja tu tici, viss var būt, jo pasaule ir tieši tāda, nu tāda, kādai tici pats. Mīļās meitenes, lai mums visām ir romāns ar dzīvi!